klāt jau ir 4. spēļu kārtas noslēgums, kurā tiksies Auda un Valmiera. Edgars Maļcevs, spēles galvenais tiesnesis Martins Švips un Denis Ševčenko. Līnija tiesneši, 4. tiesnesis Jevgeņijs Kiezīgs un kā jau vēl kāds nāk. Un lūk, spēle ir sākusies oficiāli. Šeit, nežēl tūplāna kamera mums nenoķer šo situāciju. Tādā pilnā kompensācijas laikā piedzīvots minimāls zaudējums pret Rīga. Arī viena ielaista vārta, tāds klasisks ierēķināt. Tas, ka bumba pēkšņi var pagriezties un tagad gaušu sitiens pāri vortiem. Nospēlēja ar prātu Rīzinieks, kurš arī Daugavpilī labas sezonas pavadījis, un tagad jau pretuzbrukums valmieriešiem. Sitiens un Raivo Stūriņš bumbu atvairā. Solīju, ka varētu mēs šodien redzēt jautru futbolu, un tagad Gustāvu Francijas futbolists. Lūk, šeit redzam atkārtojumā kā Stūriņš. Mēsas Diopa sitienu. Diopu. Ievēro šo 3 spēlētāju limitu. Tagad Džips sitiens tiek bloķēts. Nedaudz gribas arī iesaistīties spēlē. Skatīsimies, vai Ramīrišs tūlīt sagādās viņam darbiņu un īstupienā spēlē Balodis. Tiesnes Maļcevs aizrāda Balodim par šo izklupienu. Dzeltenot! Balods viņam tas 2. pēc kārtas. Jā, tagad atkārtojam. Danielam Balodim var nākties izlast kādu spēli. Un bumba ir vārtos! Auda pārņemā spēles vadību. Nesaprots valmierieši. Bumbā, gribētu teikt, ka varbūt Nikam Sliedem bija iespēja mēģināt ar savu garo augumu lekt pēc bumbas Meļņika vārtu guvumu. Tur ir pasīvā aizmugure, tur kāds cits spēlētājs ir bijis aizmugures stāvoklī, tā izskatās. Aizsardzības līnijā ik pa laikam nācās bloķēt valmieriešu sitienus, tad valmierieši to tik daudz nedarīja. Jā, tagad kritiens pat 2. Valmiers soda laukumā. Rindās tur guva, nemaldos 2 vārds, tālūk šeit kritiens. Vai tur Birka tiešām gāza, vai tur paši krita. Man gan neizskatāt. Priekšgājēji. Un kļūdas Stūriņš! Pamatīgi sadursme tur bija. Tagad jāskatās. Pamatīgas emocijas gan uz vienu, gan uz otru pusi. Saķērs galvu Džibrils Gejs. Tur nemaz Džibrils Gejs nebija iesaistīts šajā sadursmē. Lūk šeit. Iespar pa galvu viņam Denis Meļņiks. Izsitot bumbu. Lūk šeit. Sitiens un... Manā saprašanā tad visticamāk tāds, ka Džibrils Gejs pats tur ir atbildīgs par to, ka ir atradis kontaktu un šeit sadursme. Un par protestēšanu saņem dzelteno plāksteri. Ugaušu atvainoties savam oponentam. Skāp uz kājas. Džibrils Gejs līdz bumbai netiek, bet Birka, kam tiek gaušu sitiens, atsits bumbu pret zemi, bet neldo vārtos. Atkārtojumā. Izskatās, ka bez kontakta. Saspēlēja savu Valmiera centra aizsargu un kļūdās, nolaš šo situāciju. Auda un 2-0 bumba vārtos. Teikšu 99% šo vārtu guvumu pienākas Oskaram Rubenim, kurš nolas tādu iegūst vārtus. 2-0 Auda ir vadībā. Šeit, es domāju, ilga vārtu skatīšanās nenotiks. Šeit aizmugures situācija nebija.
priekšu Klementē. Porsāns Klementē. Jāprecizē. Viņa piespēle vārdu priekšā, bet tur krīt. Solis aizsardzības centrā nemainīgi. Daniels Balodis un Niks Slieda aizsardzības malās. Maksims Penčos un Emils Birka. Paskatīsimies šo situāciju. Birka! Daudz komandas otros vārds šajā spēlē un arī otros savus vārds šajā sezonā. No distancēs un iepūš šeit, tā teikt, burās. Kas tur notika? Skatīsimies atkārtojumā, kas tur notika. Uzkāpa Balodis. Kāpjot pāri Ramiresam. Uzkāpa uz kājas. Jautājums, cik tur spēlē bumba ārā. Tavarišs, bumba soda laukumā. Tur Audu uzskata, ka Vāpne spēlēs ar roku. Noteikti, ka paskatīsies ar vīru būsiņā šo situāciju, bet vispirms jāspēlē, lai ciem redzot situāciju līdz galam. Un tagad, bumba pāri vārtiem. Lido, pietur situāciju. Tā, skatāmies atkārtojumā. Nē, uzskat, ka tomēr nav bijusi spēle ar roku. Dievs tu, nevis Dievs, bet Gabriels Gejs uzprasās. Skatos, Un līdz to pievīdu Daniels Balodis panāk. 1-2. Balodis saka saviem spēlētājiem, te nav ko svinēt, vai ejam atpakaļ uz savu laukumu pusi un spēlējam tālāk. Pagaidām miedzinājās, bet Daniels Balodis gūs savus otros vārtus divās spēlēs. 2-1. Veids tādu slaidu izskrējienu, neviens no Audas spēlētājiem nenosedz. Korotkovs jau pārāk vēl dots pretī Balodim un arī pirmie šīs spēles vārti Valmieras izpildījumā. Vāpnes pēdējiem darbībām un Ogunī trāpa bumbu vairāk papēžos. Būtu pa skrējienam, bumba vārtos! Klementē! Portugāļu futbols panāk rezultātu 3-1. Karlos Solis nespēja aizsniegties līdz bumbai un atspēlēja atpakaļ un ļoti, ļoti precīzi Matijus Klemente raid šo bumbu. Vai Trolsam bija maz iespēja aizsniegties? Nē, nebija. Pozīcijām šāda spēle ļoti izdevīga, lai jau Valmieris saspēlēs, bet netiek līdz bumbai. Leu Gaušu ar skaļu bļāvienu krita gar zemi Meisa Diops, bet notiekuma pārkāpums izskatās, ka arī bija. Es portugāļu valodu nesaprotu. Un Graivos Stūriņš glāb Audu no otrā vārtu zaudējuma. Daniels Balodis bija pavisam tuvu, lai sezonas vārtiem, bet Raivo Stūriņš noteikti nav līdznieks Latvijas klubu futbolā. Un Pogēns krīt ķer pie rokas un ne pie kājas atvainojos un Korobenko. Arī Gats Kalniņš iesaistās. Tur Sliede pelna sarkano plāksteri. Viņam nākamā spēle aizlaiž. Niks Sliede netiek ātrumā līdz savam pretspēlētājam un arī šogad. Šeit aizkabats, tā teikt. Tur arī Ramīris tur pakstījās, grūstījās un mēģināja raut pretspēlētāju, bet
Koropenko tiek nomainīts un Kevins Cēsnieks nāk viņa vietā. Puisis no Jelgavas, Jelgavas futbola audzēknis pagājušajā sezonā spēlēja Jelgavas rindās. Aptuveni 15 minūtes atvēlēts šajā spēlē. Un sitiens! Esam jālāvi atkārtots sitiens un Daniels Balodis ar galvu atsit bumbu un divas iespējas pēc kārtas. Brazīļu futbols nopelnīja rokām viens otru tur. Miris jau var turis, bet parasti jau tam lielākajam cilvēkam. Ojojoj, tā. Tur patīk kartītes, kā rāta šobrīd lūk šeit. Aleksejčikam. Ojojoj, te 4-1 tūlīt visticamāk būs. Bet nav! Nav! Ramīris dodas izgājienā pret vārtiem un tomēr... Lūk šeit, atkārtojumā netiek balēts līdz bumbai. Ramīris, pietiek, Aleksejčikam tā nedaudz neviegli sanāca mēģinājumi, gan pēc rezultātu, gan arī varbūt tādā spēles kvalitātes ziņā. Tā, būs sarkanā! Jep! Valnions un Dojs, ja šis spēlētājs tiek sūtīts laukumā, tas nozīmē sarkano kartītes. Kaut kādu brīvo cīņu, kickboksu, jebkas, kas viņam patīk, bet futbola laukumā uzbrukumā apturējis Isājevs, tā kā, viņš arī viņu gribas izcelt starp vienu no, tā teikt, spēles zvaigznēm. Poršāns Lamentē! Sitiens kaut kur ne tur, kur gribējās. Valmierieši, Dusalījevs, vismaz Dusalījevs tāds diezgan nemanāms ir bijis. Nebija īsti iemesli viņu pieminēt. Un tagad arī Birka tiek pie dzeltenā plāksera. Daudz pārkāpumus sapelnījuši šajā spēlē valmierieši. Edgars Maļcevs zina jau par to, ka ar rezultātu 3-1 Auda apspēlē valmieriešus un tagad iekrājas 4 punktus turnīru tablā. Valmierai nāks ierakstīt pirmo zaudējumu.